ieceļotāji. Daudz no viņiem aizvadīto gadu laikā nav iekļāvušies Latvijas kultūras un latviešu valodas vidē un neizjūt saistību ar Latvijas valsti. Lai uzlabotu šo situāciju, ir izveidota sabiedrības integrācijas programma, un par šo programmu, kā vispār arī par integrāciju Latvijā, arī šī vakara raidījumā. Un raidījumā piedalīsies Juris Dobels, 7. Saeimas deputāts no partijas Tēvzemē brīvībai LNK, un Boris Cilēvičs, 7. Saeimas deputāts no Tautas saskaņas partijas. Vienīgais es gribētu skatītājiem atgādināt, un sevišķi tiem skatītājiem, kur redzēja pašreklāmu, uz raidījumu bija aicināts piedalīties ministra prezidenta biedrs Eiropas Savienības lietās Guntars Krasts. Tieši Krastkunga laikā, kad viņš bija valdības vadītājs, tika izstrādāta šī sabiedrības integrācijas programma. Tikai kāpēc viņš uz šo raidījumu neieradās, tas man nav zināms. Varbūt viņam bija kāds svarīgi iemesli, varbūt viņš vienkārši negribēja. To es nezinu, tas lai paliek uz viņa sirdsapziņas. Labi, kungi, ķersimies pie lietas. Šī programma ir izstrādāta, tas vēl pagaidām ir tikai projekta līmenī. Tā ir ļoti apsveicama lieta, bet pirms mēs sāksim analizēt šo projektu, es gribētu noskaidrot tādu jautājumu, kurš arī, es domāju, daudziem skatītājiem ir ļoti interesējoši. Kāpēc liela daļa šo cilvēku nav iesaistījušies Latvijas kultūras un valodas vidē? Kāda ir šī pamata problēma? Lūdzu, Doberkungs. Es domāju, ka tur ir viens no galvenajiem iemesliem ir šis te gars, kāds valdīja šo ienācēju, nelikumīgi šeit ienācēju Latvijā vidū. Tas ir lielkrievu šovinisms. Tā ir krievu valoda, kuru mums uzspied, un šīs mākslīgās priekšrocības, kuras radīja krievu valoda, ar kuru varēja visā Latvijā ļoti ērti justies. Un es domāju, ka daudzos, it īpaši vecākos cilvēkos, daudzos militāristos, kuri šeit joprojām sēž, no jau atvaļināti militāristi, un arī daļai viņu pēctečos, tas ir tā iesakņojies, ka jāpaiet ļoti daudziem gadiem, lai viņi, vismaz daļa no viņiem to saprast. Es domāju, liela daļa nekad to nesapratīs. Bet varbūt viņi vienkārši negrib iesaistīties šajā vidē. Jā, pilnīgi pareizi, tāpēc, ka šī vide viņiem kļūst nepatīkama, ka, lūk, jāklausās ir latviešu valoda pārāk bieži, ir kaut kāds likums, kas aizstāv latviešu valodu, tās intereses, lūk. Un es saprotu viņiem šo iekšējo neērtību. Latvieši vienmēr šausmīgi iecietīgi bijuši, un visus tos 50 gadus viņi savu iecietību ir demonstrējuši. Diemžēl pat pārāk. Un, lūk, tas ir radījis visu to iespēju tādu, ka šeit mierīgi var dzīvot bez šīs valodas un bez kādas cieņas pret latviešu tautu. Diemžēl tā ir tāda bēdīga patiesība. Lūdzu, Cilēvičs kungs, kāds ir jūsu domas par šo jautājumu? Varbūt precizēsim jūsu jautājumu. Jūs pajautājat, kāpēc daudzi cilvēki nav iekļaujušies Latvijas valodas un kultūras vide. Pirmkārt, es gribu uzsvērt, ka Latvijas kultūras un valodas vide tā nav tikai latviešu valodas un kultūras vide. Latvijā vienmēr bija ļoti multikulturāla valsts. Te dzīvoja vairākas etniskas grupas. Un, ja mēs ņemsim, piemēram, Latgali, kā zināms, 19. gadsimta beigas, tā paša Daugavpilī saskaņā ar pēdējo cariskas Krievijas tautas skaitīšanu bija tikai 2% latviešu. Tā kā attiecību uz lielu daļu šo cilvēku nevar teikt, ka viņi nav iekļaujušies Latvijas kultūras un valodas vidi. Šie cilvēki, šis tradicionāls Latvijas minoritāts, ir Latvijas kultūras un valodas neatņemama sastāvdaļa. Attiecību uz daudziem citiem cilvēkiem, es teiktu tā, protams, ir vairāki cēloni, bet, manuprāt, galvenais no tiem ir tas, ka Latvijas valsts neizrada labvēlīgu attieksmi pret viņiem. Visu laiku šiem cilvēkiem atgādināja, ka viņi ir okupanti, ka viņi ir kolonisti, un tātad tiek veidota negatīvā motivācija, negatīvi stimuli. Un pat daudzi no tiem cilvēkiem, kuri savā laikā 80. gadu beigas atbalstīja Tautas fronti, atbalstīja neatkarības kustību, tagad jūt vilušies šajos ideālus. Tas nav tas, uz ko aicināja Tautas fronts līderi. Un šie cilvēki jūtas nodoti. Un es domāju, ka tas ir viens no ļoti būtiskiem cēloniem. Tātad tā ir tāda, jūs domājat, tā kā aizsardzības reakcija? Tā ir normāla reakcija uz spiedienu. No kā ir spiediens? Atvainojies, Doberkungs, mirklīt. Spiediens ir no Latvijas valsts institūcijām pirmām kārtām. Spiediens uz to, lai viņi mācītos šo valodu? Nē, piedodiet. Neiet runa par to, lai cilvēki mācītos šo valodu. Faktiski runa iet par asimilāciju. Cilvēki tiek aicināti uz asimilāciju. Es teicu par valodas vidi, es teicu par kultūras vidi. Valodas prasme, latviešu valodas prasme pēdējo 10 gadu laikā palielinājās 3 reizes.
Es domāju, ka tas nebūtu nav slikts radītājs. Nenoliedzami. Tātad tā ir fakti liecina par to, ka situācija mainās. Un ka daudzi cilvēki patiešām mācās valodu. Runa iet par to, vai viņi tiek atzīti par vienlīdzīgiem Latvijas pilsoņiem. Es domāju, tieši šajā gadījumā es domāju pilsoņus. Runājot par to, vai viņu bērniem būs nodrošināts iespējas iegūt izglītību dzimtajā valodā, tādējādi pārmantojot tās kultūras vērtības, kuras ir viņu vecākiem un vecvecākiem. Te ir vesela virkne jautājumu, vai latvietiem un nelatvietiem ir vienlīdzīgas iespējas ieņemt vietu valsts struktūras un tā tālāk. Tā kā te ir vesela virkne jautājumu, un es domāju, ka ļoti daudz gan socioloģiskas aptaujās, gan arī fakti liecina par to, ka ļoti liela daļa minoritāšu jūtas, nejūtas tā, ka Latvijas valsts attiektos pret viņiem kā pret līdztiesīgiem. Un pēdējā laikā, starp citu, arī ir novērot tādu parādību, ka daudz citautiešu sūta savus bērnus latviešu valodas skolās ar latviešu mācību apgūvu. Lūdzu, Zobīkungs. Es pirms gribētu atgādināt par to pašu Latgali, par to pašu 19. gadsimtu, par šo drausmīgo pārkrievošanas procesu, kas tur bija, par to, ka pat nedrīkstēja latīņu burtiem rakstīt Latgalē, ka bija skolās aizliegums bērniem runāt pat starpbrīžos savā starpā latviešu valodā. Tas viss mūsu tautē tika uzspiests. Šī tā saucamā multikultūra šeit ir ievazāta, šeit ir latviešu zeme, un visi pārējie var šeit piedalīties, ja viņi vēlas, bet nākt iekšā ar savu kultūru un izplesties, šeit viņiem nekādu tiesību šeit nav. Un lūk, tas ir tas pamat jautājums, ka šeit nelikumīgi iebraukušiem ir jāsaprot, ka viņiem ar nodurt galvu šeit ir jāstaigā, kamēr viņi sapratīs, ko latviešu tauta ir izcietusi. Un tad mēs varam sākt normālu sarunu. Un starp citu, ļoti daudz nelatviešu to arī saprot. Bet vislielāko ļaunumu nodara nelatviešu pārstāvi politikā, kuriem ir vajadzīgs tikt saimā ar šo nelatviešu balsim, kuri pēdējās saimnes vēlēšanās neko citu nezināja, kā prasīt 6. sarakstu, un tas arī bija viss, ko viņi sajēdz no Latvijas politikas. Un lūk, tas ir tas lielākais ļaunums, tas stāvoklis nav tik briesmīgs. Kādu to sataisa tie politiķi, kas balstās uz nelatviešu balsīm? Man ir jautājums, vai mēs runāsim personisku pārmetumu vai aizvainojumu līmeni vai ne? Varbūt atrisināsim šo jautājumu. Atrisināsim. Es domāju, ka iztiksim bez personiskiem apvainojumiem. Nē, te jau nebija par personīgiem. Te bija par principu. Papildinot jūsu jautājumu, vai tā zināmā mērā nav latviešu atriebība tiem cilvēkiem? Nē, nav runa par atriebību, ir runa par godīgu attieksmi pret to, kas ir noticis. Godīgu attieksmi pret to, kas ar latviešu tautu ir noticis, un es atvainojos, krieviem ir Krievija, ebrejiem ir Izraela, baltkrieviem ir Baltkrievija, visām tautām ir valstis, kur viņi var izkopt savu kultūru, kur viņas nekas netraucē un nekas viņas neapdraud kā tauta. Lūk, mums latviešiem nav citas vietas. Es gribu atvainoties arī un pateikt tā, ir tāds Vīzentāla centrs, kurš pa visu pasauli skraida un meklē noziedznieks, kas ir noziegušies pret ebrejiem. Kāpēc latviešiem nav savu latviešu centru, kur tāpat būtu jāmeklē visi noziedznieki, kas ir noziegušies pret latviešu tautu? Jo ir bijis šis genocīds un daudzus gadus ir bijis. Nav tā nekāda atriebība. Es gribu to uzsvērt. Tie nelatvieši, kas ir sapratuši, kas noticis ir ar latviešu tautu, izturās pavisam citādi nekā tie, kas spekulē uz latviešu tautas ciešanām, spekulē un dramatizē stāvokli šeit un vēl skraida ārpus Latvijas uz ārzemēm un stāst un sūdzās visās iespējamās iestādēs. Es gribētu atgādināt, ka augstākajā padomē tie paši deputāti, kas kaismīgi visādi darīja visu, lai Latvija neatgūtu neatkarību, tie tagad ir uzmetušies par lielajiem nelatviešu tā saucamā minoritāšu aizstāvjiem. Un pēdējais, minoritāte. Latvieši Rīgā ir ap 35%, Daugavpilī, kur tur kā 10% un vēl mazāk. Kas tad ir minoritāte tajās pilsētās, tad man jāpaprasa. Bet šiem cilvēkiem liela daļa ir kļuvuši par pilsoņiem un viņiem ir vēlēšanas tiesības ar piedaloties Latvijas politiskajā dzīvē. Mēs viņus nevaram pilnīgi izstumt ārā un pateikt, jūs esat pirmā šķira, mēs esam pirmā, jūs esat otrā šķira, jo viņi ir pilsoņi. Nē, pilsonim ir galā jāzina latviešu valodu pirmkārt. Bet ja viņš ir kļūst par pilsoni, viņš taču zina to valodu. Bet ja viņš ir kļūst par pilsoni, ja viņš ir normāls cilvēks, un ja viņš nav kaut kāds uzpūtīgais šovinists, vai kaut kāds tur, nezinu, kādas kultūras nesējs, tad tas arī šeit sapratīs, kas viņam ir jādara arī citās struktūrās. Šeit jau ir par to runa, vai viņš ir tiešām patiesas pilsonis,
ja viņš ir vilcis kārtā kļūst par pilsoni. Tad runa patiešām iet par principiem. Vai visi pilsoni ir vienlīdzīgi neatkarīgi no tautības, vai tomēr daži pilsoni ir vienlīdzīgāki par pārējiem. Saskaņā ar Latvijas likumdošanu visi pilsoni ir vienlīdzīgi. Un tā nav tikai mūsu likumdošana, tas arī ierakstīts visos starptautiskos dokumentus. Un starp citu, ja mēs runājam par to, kādam tautam ir sava valsts un kādam nav, tātad, cik man zinām, šobrīd ir aptuveni 200 valstu pasaulē un vairāk par 5000 etniska grupu. Ko tad iesākt ar kurdiem, vai ar čigāniem, vai vēl ar vairākiem citiem, ar vairākiem tūkstošiem etnisku grupu, kuru savā valstiskuma nav. Tā kā tā ir ļoti labi zināma teorija, ko Ernests Gelners definēja kā nacionalismu. Un visas valstis šobrīd ir multikulturālas. Un ja mēs skatāmies uz Eiropu, es domāju, ka ja pajautāt jebkuram Eiropas Savienības politiķim vai vienkārši Eiropas Savienības valstu pilsoni, vai visi pilsoni ir vienlīdzīgi vai ne, es domāju, ka atbilde būs pilnīgi skaidra. Nākošais jautājums. Sabiedrības integrācija nav iedomājama bez Latvijas politisko spēku atbalstu un aktīvas līdzdalības. Ja mēs neskaitām pirmsvēlēšanu periodu, kad katra partija skaļi un plaši atbalstīja integrāciju savos priekšvēlēšanu solījumos, kā tagad politiskās partijas reāli atbalsta un aktīvi līdzdarbojas integrācijas procesā? Jo pie mums dzīvo šie cilvēki un kaut kas ar viņiem ir jādara. Vispirms es domāju, ka pārāk maz mēs runājam par iespējām no šejienes aizbraukt. Mums ir repatriācijas centrs, un tā ir oficiāla iestāde, un neviens neliedz izbraukt tiem, kam šeit nepatīk, un tāpēc man galīgi nepārliecina arguments, mēs jums maksājam nodokļus, un mēs pretendējam uz izglītību savā valodā no valsts budžeta. Nē, ja tev nepatīk, brauc prom, kāda problēma tev vispārīgi. Tā kā es pilnīgi esmu par to, ka valsts skolās, kas tiek finansēts no valsts budžeta vai pašvaldību budžeta, pamata izglītība jāiegūst ir tikai latviešu valodā, izņemot atsevišķi dažas skolas, kuras varētu būt ar atsevišķu programmu, bet tām jābūt ir atsevišķām dažām skolām. Tagad ir par mūsu attieksmi pret šo problēmu. Tātad mēs saprotam, ka ir šeit zinām cilvēku grupu, kas varbūt... Ko jūs domājat ar vārdu mēs? Apvienība. Jūs jautājat apvienība Tēvzeme brīvība, LNRK. Jā, tā ir realitāte, šie cilvēki šeit ir. Bet tieši tāpēc mēs bijām pret šiem te atvērtajiem logiem un pret tūlītējo šo te visu straujo naturalizāciju. Tas ir bīstam. Žēl, ka mēs to negribam joprojām saprast. Mēs tas ir, šī gadījumā atkal mēs tas ir daudzi latviešu politiķi, un ne jau aiz kaut kādas tur principialitātes, bet vienkārši aiz vēlēšanās pielabināties. Lūk, un tur ir tā nelaime. Jā, ir jāiet pretī tiem cilvēkiem, kas... Satunies, Dobiekungs, šeit ir 2 raidījumu dalībnieki, dosim varbūt arī Cēvičam. Bet lūdzu, es neko neprotestēju. Lūdzu, Cēviča kungs, kā politiskās partijas atbalsta un iesaistās šajā integrācijas procesā? Redziet, ja runāt par mūsu frakciju, par tām politiskām partijām, kuras ietilpst mūsu frakcijā par cilvēku tiesībām vienota Latvijā, mums ir diezgan īpatnējā loma šajā procesā. Nav noslēpums, ka pārsvarā tomēr mūsu vēlētāju vidū ir Latvijas minoritātes. Es pasvītroju minoritātes, tātad Latvijas pilsoni, kuri nav etniskie latvieši. Mēs pārstāvam viņus Saeimā. Es negribu apgalvot, ka visas minoritātes balsoja par mums. Tā nebūtu nav. Daži cilvēki balso arī par citām partijām, bet neapšaubām, ja mēs izanalizēsim vēlēšanu rezultātus, es domāju, ka mums ir gan formālas, gan morālas tiesības runāt šo cilvēku vārdā. Un tieši viņu intereses mēs arī pārstāvam Saeimā. Tātad tieši mēs esam tie, kuri īsteno to politisko saikni starp minoritātēm un politisku procesu. Jo integrācija notiek ne tikai kultūras un valodas līmenī, kā jūs teicat. Integrācija mūsu skatījumā tā ir pirmām kārtām pilntiesīga līdzdalība visas valsts dzīves jomās. Tā izskaitā arī politiskajā dzīve. Un tā ir mūsu loma nodrošināt šo minoritāšu politisko pārstāvniecību un aizstāt to intereses Saeimā. Dobeļkungs, viens no Latvijas galvenajiem mērķiem ir iesaistīšanās Eiropas Savienībā. Tā ir? Piekrītat? Jūs arī piekrītat? Pagaidām tā ir, jā. Pagaidām? Es domāju, ka tas būs jālem mūsu pilsoņiem tautas nobalsošanā. Es turpināšu tālāk, ar jūsu atļauju. Kā vienu no galvenajiem integrācijas priekšnoteikumiem Eiropas Savienība uzskatīja izmaiņas pilsonības likumā, kurš tad arī ar tautas nobalsošanu tika pieņemts. Diemžēl. Savukārt Tēvzeme brīvība LNK iestājās pret šīm izmaiņām. Tātad loģisks jautājums būtu, vai jūs esat pret integrāciju?
Nē, nu redziet, diemžēl jāpasaka tā, pilsoņi ir nobalsojuši, un mums ir vienkārši jārēķinās, lai arī es esmu pārliecināts, ka latvieši nobalsoja vismaz vairākums. Bet šeit atkal parādās, lūk, tas brīdis, vai ne, cik veikli var manipulēt ar tiem pilsoņiem, kas nav latvieši. Varbūt tuvāk jautājumu. Nē, nu, tas jau ir apmēram tas pats, vai ne? Mēs esam spiest rēķināties ar to, kas ir noticis. Neapšaubām, bet mēs esam izvēlējušies savu attieksmi. Tātad lēns naturalizācijas process, cik var lēns, maksimāli kontrolējams naturalizācijas process un stingri kontroli. Un starp citu, te bija nu pat tādi skaisti teikumi. Jā, visi pilsoņi ir vienlīdzīgi. Tad man ir uzreiz jautājums, kāpēc šī bezkaunīga attieksme pret pašvaldību vēlēšanām, neskatoties uz to, ka visi logi ir vaļā, tagad pilsonības likumā un ka nav ir šīs iespējas dots, tomēr, redzēt, pašvaldību vēlēšanās ir jāpiedalās arī nepilsoņiem. Te jau ir tā lietas būtība, tā aizberga augšējā pusi, tās rūpes kaut kādas, un apakšējā pusi ir spekulēt atkal ar nelatviešiem, jau gatavojoties uz 8. Saeimu. Tas, es domāju, bija runa pa jūsu partiju. Nu, mēs jau vienojāmies, ka tomēr personiskajā līmenī nerunāsim, es pieturēšos pie šīs vienošanās. Tāpat loģisks jautājums, Dobuļkungs, ja jūsu partija neatbalsta Eiropas Savienības rekomendācijas, ko jūs tikko arī atzināt, kā jūsu partijas biedrs, es domāju, Gunter Krasta kunga, varbūt ministra prezidenta biedrs Eiropas Savienības lietās? Vai tas nav pretrunā ar jūsu partijas darbību pirms vēlēšanām? Nē, nav pretrunā. Es neteicu, ka mēs neatbalstam. Es teicu, ka mēs ļoti jūs neatbalstat. Rekomendācijas. Nē, pirms tautas nobalsošanas mēs nācām ar savu viedokli, un tad mums būtu bijis ar savu piedāvājumu tai pašai Eiropas Savienībā, kas notiks ar Latviju tālāk. Lūk, tagad, kad ir šāda nobalsošana notikusi, tagad, kad ir uzsvari pārlikti uz citiem likumiem, ir pārlikts uzsvars uz valsts valodas likumu, tur atkal būs savi strīdi, ir pārlikts uzsvars uz izglītības likumu, kurš jau ir pieņemts, un nu jau viņam ir drīz jāsāk darboties pilnā sparā. Tātad runa ir par ko? Es domāju, loģiskais tas secinājums, ka jābūt ir mierīgam stāvoklim Latvijā, un mums ir jāprot pārliecināt gan Eiropas Savienību. Tas ir ārkārtīgi smags jautājums, un tieši tāpēc mums ir jāparāda sava skaidrā nostāja. Nav mums nekāda pretruna ar Eiropas Savienības ieteikumiem. Ieteikumi ir priekšanalīzes. Tā nav pavēle, kas ir akli jāpild, un tā ir lielākā daudz mūsu politiķu kļūda, ka mēs aizbraucam tur, runājam vienu, atbraucam šeit, runājam otru, atkarībā no politiskā pasūtījuma. Un vēl, ka daudzi mūsu politiķi, lūk, tieši tie, kas pārstāv, tātad it kā pārstāv nelatvieši šeit Latvijā, aizbrauc ārpus Latvijas un runā nevis pa lietu, bet runā kaut ko sliktu par Latvijas valsts. Un tas iztiksim Dobuļkungs bez personiskā. Nē, es jau nevienu personīgi teicu. Varbūt es arī par Eiropas Savienību varu izteikties. Es gribu piekrist Dobuļkungam, ka ļoti daudzi Latvijas politiķi uzvedās, nu, teiksim, divkosīgi. Ārzemēs patiešām runa viena, bet atbraucot uz mājām otru. Atšķirībā no šiem politiķiem, mūsu nostāja ir diezgan konsekventa. Kaut gan jāsaka, ka ne visas no apvienības partijām, mūsu apvienības partijām atbalsta iestāšanos Eiropas Savienībā. Mana partija gan iestājas pār Eiropas Savienību diezgan konsekventi kopš dibināšanas brīža, un starp citu tas izmaiņas pilsonības likuma. Lielā mērā tas ir tas, ko mēs piedāvājam vēl 94. gadā, kad likums tika pieņemts. Politisku apsvērumu dēļ toreiz mūsu priekšlikumi tika noraidīti, bet es domāju, ka pēdējā notikuma attīstība skaidri rāda, ka tas bijām tiešām mēs, kuras piedāvājam eiropeisku pieeju šim jautājumam. Un, kas redzēt, ir tāds interesants fenomens, jo tradicionāli visi aptaujas rāda, ka nelatvieši vairāk atbalsta integrāciju Eiropas Savienībā nekā latvieši. Un es domāju, ka tas patiešām latviešu nacionalistiem tā būs ļoti liela pārbauda. Jo Eiropas Savienības mērogā vairs nebūs, suverenitāte tiks ierobežota. Tas attiecas gan uz valstiskumu, tas attiecas gan uz valodas lietošanu, un tas nav nejauši, ka Eiropas Savienībai patiešām neskaitoties uz to, ka nav nekādu direktīvu oficiālu valodu joma. Tomēr Eiropas Savienība ir zināma nostāja un ir zināmas kritiskas piezīmes attiecībā uz valodas likumu. Ar to būs jārēķinās. Tas ir mūsu brīvprātīgs lēmums. Vai mēs pieņemam tos noteikumus, pēc kuriem dzīvo mūsdienu Eiropa? Vai mēs tos nepieņemam? Mēs pieņemam, jo tas pilnīgi sakrīt ar mūsu ideoloģiju.
Un Eiropas Savienība ir tāds subsidiaritātes princips. Ļoti vienkāršojot var teikt, ka šī principa būtība ir šāda, ka lēmumi netiek pieņemti, nekonsultējoties un neņemot vērā to grupu viedokļus, kuras šie lēmumi skar. Un tātad Eiropas Savienības, ja mēs pieņemam šās Eiropas noteikumus, tas ir absolūti neiespējami. Stādīt jautājumu šajā veidā, mēs piespiedīsim tos. Mums neinteresē, ko domā Latvijas minoritātes. Mēs uzskatām, ka vajag tā. Mēs nejautāsim. Lai viņi runa, ko grib, mēs īstenosim savu politiku un viss. Tas ir absolūti nepieņemams Eiropas Savienības konteksts. Un tas ir absolūti nepieņemams arī mums. Es gribētu skaidru un gaišu pateikt, ka Eiropas Savienība vismazāk interesē, lūk, šitāds te visāds sīks lietiņas, viņas interesēs saimnieciskie jautājumi, un viss mūsu analīze par Eiropas Savienību, kur ir lielā nauda, tur ir lielās intereses, un kur ir mazā naudiņa, tur ir mazās intereses. Un ne jau te kaut kādas tur šie te visi tādi etniskie jautājumi, tādi izņemot, protams, ja te kaut kas notiek ārkārtējs, bet paldies Dievam, Latvijā nekas nenotiks ārkārtējs. Lai kā te arī daži grupējumi nepūlētos, lai tas tā būtu. Lūk, bet tur ir tas galvenais pamats, ka mēs arī redzam šīs analīzes arī dažādos īpatnējos darījumus ar naudas līdzekļiem. Tātad, ja mēs pratīsim izprast, lūk, šo būtību, šo te konkurenci ASV, Kanādu, vispār Amerikas grupējums, Dienvidu Austrumu grupējums un kas ir Eiropas Savienība šī sistēmā, ja mēs pratīsim politikā to izprast, tad viss ir kārtībā. Bet ja mēs te vilksim atkal ārā nevis lūk šos jautājumus, bet vilksim ārā šos te visus jautājumus un tikai taistosimies un klanīsimies, tad viņi redzēs, ka uz to viņi var uzspiest. Bet šie jautājumi ir tie, kur jūs teicāt vilksim ārā un tikai klanīsimies, ja mēs šos rekomendācijas vai ieteikumus, neteiksim, neizpildīsim, bet neīstenosim dzīvē, tad mūs var nepieņemt Eiropas Savienībā. Nekādā gadījumā tas nekad nebūs galvenais iemesls. Šī izgāšanās jau ļoti labi bija redzama pagājušā gada nogalē, tad, kad bija šī tie lielie solījumi pirms tautas nobalsošanas, nu jūs tikai nobalsojat visi pret, nu jau mums ir durvis vaļā, decembra mēnesī aiziet tā lietiņa, un nekas nebija, palika gar degunu. Lūk, un tā būs visu laiku. Un ne jau tāpēc, ka viņi tur skatījās tā vai citādi nobalsoja par to pilsonības likumu. Nē, tur spēlē cits intereses. Neviens nesteidzās tādas pundurīšas tur ņemt, nekur viņiem nav jāsteidzās ar šitādiem jautājumiem. Jā, lūdzu, es saku, vienmēr sakot, es pasvītroju vēlreiz, ne tas bija galvenais jautājums. Cilevičs kungs, integrācija var būt tikai brīvprātīga. Un valsts uzdevums ir radīt tajā labvēlīgas apstākļus. Vai valsts to ir izdarījusi? Es domāju, ka ne. Es domāju, ka patiešām līdzšinējā politika, viņa noveda pie tā, ka ļoti daudzi potenciāli, ļoti lojāli un ļoti vajadzīgi pilsoni, viņi ir vilušies. Viņi netic tam, ka Latvijas valsts, ka Latvijas pilsoņi grib redzēt viņus kā savus līdzpilsoņus. Tāda situācija bija. Es, kad bijušas Tautas frontes aktivists, es ļoti labi atceros, cik daudz nelatviešu atbalstīja Tautas fronti. Un kādi bija solījumi toreiz, un kādi bija lozungi toreiz. Jā, bet šobrīd es, godīgi sakot, es ceru, ka vilciens vēl nav aizgājis un vēl nav par vēlu mainīt šo neuzticības politiku. Varbūt īsumā, kas būtu tie galvenie principi, kas būtu tagad jāievēro valstī un kas būtu jāizdara? Es atbildēšu ļoti vienkārši, nerunāšu par likumdošanu un tā tālāk. Es domāju, ka, ja būtu tāda vēlme, tad nebūtu nekādas problēmas valdībai atrast attiecīgus līdzekļus, kā nosūtīt attiecīgu vēstījumu, teiksim, nepilsoņiem. Jo puiši mēs gribam, lai jūs kļūtu par pilntiesīgiem Latvijas pilsoniem, par mūsu līdzpilsoniem. Jūs esat vajadzīgi mums. Mēs kopā būvēsim jaunu, demokratisku Latviju, kur visiem būs labi dzīvot. Ļoti vienkārši. Tātad es domāju, ka galvenais ķērsli integrācija ir nevis likumdošana pat, bet psiholoģiska raksturā. Cilvēki jūtas atstumti, cilvēki jūtas atsvešināti. Un šo situāciju var mainīt tikai mainot attieksmi. Mainot šo neusticības politiku pret nepilsoņiem uz uzticības politiku. Jums ir viens pāris jautājumu, Dobrikungs. Es gribu vēl uz šito pavisam īsti. Labi, mums ir sekundes. Es skatos, tātad, ja mēs paši latvieši nepratīsim aizstāvēt savus intereses skaidri un gaiši, bet godīgi, un ja mēs to neieliksim kā pamatu, tad, protams, radīsies pēc tam sarežģība. Un otrs piemērs, kurā valstī jūs varat iedomāties, ka Saeimas deputāts, tātad parlamenta deputāts, es runāju par Golubovu pagājušajā 6. saimē, no tribīnas ņirdza, tad, kad runāju par to, ka Latvijā nekāda okupācija nav bijusi, iespļaudams sejā faktiski tūkstošiem nomocīt cilvēku. Lūdzu, un mēs runāsim, ka pie mums, redziet, te kāda apspiež tagad.
Labi, liels paldies kungiem. Diemžēl tiešām mums laiks ir beidzies. Un man jāatvainojos skatītājiem, bet šī diskusija, kā jūs paši redzējāt, bija pietiekoši karsta. Šos jautājumus es pie sevīm paturēšu, un es viņus noteikti uzdošu kādu nākamo reizi. Vienīgais, ko es gribētu jums pateikt, ir tas, ka iepazīties un sniegt savus ierosinājumus par šo programmu. Lūdzu, tā ir programma tāda. Jūs varat griežoties Naturalizācijas pārvaldes informācijas centrā, tas ir Smilšu ielā 1-3. Tālruņa numurs ir 7212-798. Tas arī, kungu, uz jums attiecās. Un vēl es gribētu skatītājiem atgādināt, ka šis nebūtu nav pēdējais raidījums par integrāciju, un noteikti pats interesantākais par to būs 3. maijā, kad uz diskusiju tiks aicināti politisko partiju pārstāvji. Sekojot līdz programmai, tiksimies mēs pēc nedēļas. Visu labu!